Labs vakars jūs mājās! Ir pagājusi vēl viena dažādiem notikumiem bagāta nedēļa, kuras nogalē piedāvājam jums šādus ziņu sižetus. Drīzumā gaidāma tautas skaitīšana. Latvijas Lauksaimniecības muzejs ieguvis jaunus vaipstus. Programma Skolas auglis veselīgākam skolēnu uzturam. Un cenu kāpums jaunajā gadā ir skārs arī mūsu iedzīvotāju maciņus. Pēdējā tautas skaitīšana Latvijā notika 2000. gadā. Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām veic nākamās tautas skaitīšanas sagatavošanas darbus, kura notiks jau šogad no 1. marta līdz 31. maijam. Šodien iesākto rubriku par tautas skaitīšanu turpināsim arī citos mūsu raidījumos. Ir sagatavotas divu veidu anketas – mājokļi un personas. Pirmajās ietvērt jautājumu par mājsaimniecības locekļu skaitu, mājokli raksturojošie rādītāji, tā platība, ūdens apgādes sistēma, apkuras veids un citi. Personas anketā tiks apkopota informācija par iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, izglītību, ģimenes stāvokli un tam līdzīgi. Kā arī iedzīvotāji tiks lūgti sniegt informāciju par emigrējušām personām. Šie dati tiks izmantot ekonomikas turpmākai attīstībai Latvijā, tā kā tas ir nozīmīgi. No lielākās iedzīvotāju daļas informācija tiks iegūta datorizētās intervijās, kuras veiks tautas skaitītāji, apmeklējot iedzīvotājus viņu dzīves vietās. Bet pirmo reizi skaitīšana praksē tiks radīta iespēja arī pašiem iedzīvotājiem personīgi aizpildīt anketas tiešsaistes režīmā internetā. Pirmās 10 dienas skaitīšanu varēs veikt elektroniskā veidā. Būs jāizpilda anketa, un tie, kas būs reģistrējušies elektroniskā veidā, tad skaitītāji vairs pie viņiem neiet. Mareks Griciks atklāja, ka tiek meklēti cilvēki, kur varētu strādāt kā tautas skaitītāji. Viņš skaidro, ka darbošanās ir paredzēta darba dienu vakaros un nedēļas nogalēs. Pretendenta tās būtiskākās prasības ir latviešu krievu valodas zināšanas un datorprasmes. Gaidāmā skaitīšana ir praktiski vienīgā detalizētu visaptverošu datu iegūs metode par iedzīvotājiem, viņu ģimenēm, mājokļiem, kā arī novadu, pilsētu un lielākajām lauku apdzīvotajām vietām. Dace Mieriņa, Mārķis Šeners, Talsu televīzija. Šonedēļ Latvijas Lauksaimniecības muzejā svētki, jo muzejs ticis ne tikai pie vizuālām izmaiņām, bet arī pie jau sen gaidītiem un ikdienas darbā ļoti nepieciešamiem uzlabojumiem. Muzejs atklāts pagājušā gadsimta 82. gadā un 2003. apvienojot Lauksaimniecības tehnikas kalēju un Latvijas meliorācijas un zemkopības muzeja krājumus, izveidot valsts aģentūru Latvijas Lauksaimniecības muzejs. Pa šiem gadiem ēka bija fiziski un morāli nolietojusies. Sienās bija izveidojušās plaisas, kā rezultātā bija milzīgi siltuma zudumi un tādējādi nebija iespējams nodrošināt krājuma priekšmetiem noteikumos paredzēto glabāšanas temperatūru, kā arī augstuma dēļ bija apgrūtināta izglītojoša pasākumu vadīšana. Šonedēļ tika pabeigts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauka attīstības projekts, kura rezultātā ir veikta ēkas renovācija un muzeja teritorijas labiekārtošana. Iztērējot turpat 166 000 latu, ir nosiltinātas muzeja ēkas ārsienas un jumts. Nobruģēts gan pievedceļš, gan eksponāta izvietošanas laukums muzeja ārpusē, kā arī veikta teritorijas žoga izbūvēšana. Celtniecības darbi tika uzsākti pagājušā gada aprīlī un tos veica būvfirma CIE Nova. Projekta gala rezultātā ēka ir iegūsi vizuālas izmaiņas, jo ārsienas ir noklātas ar speciālām rūsinātām metāla loksnēm, un tagad, pateicoties jaunizveidotai bruģētai piebrauktuvei, muzejs būs vieglāk pieejams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Veikals Bēnes 1, Lerha Puškaiša ielā 2, pašā Talsu centrā. Laipni aicina savus pastāvīgos un jaunos klientus. Mūsu laipnie un zinošie pārdevēji ar prieku jūs apkalpos un konsultēs par produktu izvēli. Veikalā plaši pieejams dažādu dzērienu sortiments, plaša dažādu vīnu izvēle katrai gaumei, kā arī alus un citi dzērieni. Pie mums, kā vienmēr, labas cenas. Darba laiks no 9 rītā līdz 10 vakarā. Kāpēc pārmaksāt? Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Tiek uzskatīts, ka skolēni savā uzturā lieto par maz svaigus augļus, ogas un dārzeņus. Iespējams, ka situāciju uzlabos Eiropas komisijas programma Skolas auglis,
kuras ietvaros 2 mēnešu garumā skolēniem tiek piegādāti veselīgi produkti. Sijā maluma audzētie garšīgie un veselīgie āboli ik pārdienas ceļo no Vandzenes pagasta Uguņiem uz dažādām skolām ne tikai Talsu, Rojas un Mēsraga novados, bet arī uz pašu galvaspilsētu Rīgu. Mēs esam priecīgi, ka bērni dabūja svaigus augļus priekš skolām, paši arī sev garšošanai un ēšanai, ja, un parādīt tas, kas kā Latvijā arī var izaudzēt un uzturēt un glabāt tos ābolus. Ābola audzētājs atzīst, ka iepriekšējais gads ir bijis ražīgs, un arī uzglabāšanai šoziem laikapstākļi ir labvēlīgi. Katrā vešanas reizē Talsos tiek nogādāti turpat 700 kg sulīgo sārtvaidžu. Bērni, kad ierauga, kad nāk ar kastēm skolā iekšā, tad jau bļauj, kliedz, āboli. Patīkami dzirdēt, ka bērniem gribās to ābolu. Katru dienu skolas medmāsa Laura saņem no klašu audzinātājiem sarakstu par bērnu skaitu attiecīgajā dienā. Tad dodas uz virtuvi, kur viņa atvestos ābolus mazgā, saskaita, safasē pa maisiņiem un nogādā skolas kafejnīcā, kur tos pēc pusdienām paņems audzinātājs un atdos saviem bērniem. Pirmkārt, es atbalstu, tāpēc, ka tie ir mūsējie zemnieki, un tas finansējums iet zemniekiem. Viņi ir auguši tepat uz vietas, tur ir vitamīni, minerāli vielas. Tas ir ļoti, ļoti liels pluss. Programmas ietvaros ābolus saņem katrs bērns no 1. līdz pat 6. klasē. Skolnieki ideju novērtē ļoti atzinīgi un būtu gatavi augļus ēst visu mācību gadu. Cik ābolus tad katrs saņem? 1. Lielu? Kādu tu pats izvēlies? Kādu tu izvēlies? Es tādu sarkanāko. Kādi viņi ir? Garšīgi, sarkani, labi nogatavojušies. Garšīgāk nekā veikalā? Jā. Vai klasē ir tāds, kas to savu ābolu nēd un atdod kādam citam? Es neesmu redzējis vēl. Es arī ne. 3. klases audzinātāja Inga Smildziņa priecājas, ka vitamīniem un minerālu vielām bagātie augļi pie bērniem nonākuši tieši ziemas laikā, kad daudz skolnieki slimo un izjūt vitamīnu trūkumu. Bērni diezgan dušīgi ābolus ēd. Nav tā, ka kāds saka, es negribu vai es nesīšu uz mājām. Visi bērni paņem to ābolu un apēd, jau var redzēt. Skolā bez jau ierastajām pusdienām ir arī iespēja nopirkt un panešķoties ar kādu netik ļoti veselīgu kārumu kā bulciņu, smalkmaizīti vai citu gardumu. Kurš pērk bulciņas kafejnīcā? Diezgan daudz. Vai katru dienu jūs tās bulciņas pērkat? Nu šādu un tādu. Un ja varētu ābolus pirkt, ko jūs pirkt labāk, bulciņas vai ābolus? Ābols. Dace Mieriņa, Mārcis Šēners, Talsu televīzija. Pēdējā laikā pircējus ir skāris cenu kāpums dažādām precēm un pakalpojumiem. Devāmies skaidrot, kā tas ietekmē iedzīvotāju pirktspēju un cik liels rops tas ir viņu pašreizējā budžetā. Vai jūs esat novērojis, ka ir kāpušas cenas? Jā, esmu novērojusi. Un kam tieši? Mani uztrauc piena produktu cenu kāpums. Jums šķiet, ka tas nav adekvāts? Skatoties, no kuras puses? No piegādātāja un no patērētāja. Patreiz vēl maz kaut ko pērkt šādi. Vēl no jaunā gada šis tas ir palicis, tā kā grūti pateikt. Pa dažiem centiem, nav tik jūtami. Jā. Tas nav liels rops. Nē, kad sāksies elektrība, tad būs. Jā, ir novērojis. Kam tieši? Tieši piena produktiem visiem ir. Kā jūs vērtējat, tas tā adekvāti ir? Nezinu, ne pārāk. Es tik maz pērku ēdamo, ka man neiespaidoja īpaši. Bet jūtām ir. Bez 5 latu veikalā nevar ieiet. Var just to 1%, ka nācis klātī. Un kam tieši jūtas vairāk? Pārtiks precēm tieši, pārtiks precēm. Kā ar degvielu? Degviela arī, jā, degviela tiešām arī manām kāpus ir. Benzīnam arī, jā, tas arī fakts ir. Tas jūs ietekmē? Man tas mazāk ietekmē. Es pats nebraucu, bet, piemēram, tiem, kas pārvietojas, tiem tas ļoti ietekmē. Pienam, maizei, biespienam ir. Vai tas būs rops jūsu budžetā? Protams, es uz viena pati un jānomaksā, man gan jānomaksā šitie te komunālie, man taču ir dzīvoklis un kamēr visu nomaksā no pensijas un vēl zālēm naudu vajag, protams, ka liels rops. Cik daudz tādos apjomos neiepērkos, tā kā pie tā, kas mums ir, mēs arī tāpat pieturamies un ir zināmām precēm, bet ne tik ļoti. Tas jau kā kurai precē, es jau skatos dzeltenās cenzīmītes. Baltās es neskatos. Kā ar komunālo maksājumu rēķiniem? Jūs ziniet, ka pensionāri nomaksā visu un kas paliek pāri, tas paliek. Ar to rēķināmies mēs.
Šī vakara ziņas esam jums pastāstījuši. Gribam tik piebilst, ka visi, kam vēl nav 100 un kas vēl var, un kuriem šis vakars ir brīvs, var droši doties uz Talsu tautas namu, kurš atzīmē savu 99 gadu jubileju. Jāuzcērtas pa dullo, lai pašiem prieks un citiem smieklis. Bet ar jums satiksimies atkal pirmdien. Jauku jums nedēļas nogali!